Jo kas tad ir mainījies no padomu laikiem? Centrālās komitejas vietā ir 600 miljonāri. Politbiroja vietā ir oligarhi. Saima, prezidente, padomu laika augstākā padome un Leļu teātrs Tērbats ielā ir pilnīgi identiskas iestādes, kas neko nelēm, tikai pļurkst. Un treškārt faktiski tā ir Latviešu robežsargu diena, jo pirmo reizi Latviešu divīzijas faktiski nonāca uz Latvijas etniskās robežas. Mums pārmet, ka mēs esam fašisti. Es nemaz nezinu, kas tie fašisti tādi ir. Toties es zinu, kas ir antifašisti. Tie ir pederasti, pedofīli, deģenerāti, alkoholiķi un visādi citādi izdzimteņi. Vēl es gribētu pateikt, ka fašisti tā dēvētie neķēzīs šķīvļos, no kuriem ēd. Bet es personīgi savām acīm redzēju, ka Krievu karavīri slīcināja bites un pieķēzīja šķīvus, no kuriem ēd. Man 2 šķīvi ir izmazgāti un ka Kalvīts brauks atdot abreni, lai paņem līdzi un uzdāvina Putinam.